Es esmu Katarina Geiduka, māksliniece, kas strādā ar keramiku. Profesionālā izglītību keramika jomā ieguvu Latvijas Mākslas akadēmijā, pabeidzu magistratūra grādu. Mans ceļš kā keramiķi sākās 2013. gadā, un uzreiz, protams, porcelāns kļuva par manu favorītu. Man patīk tā baltums un īpaši valoda. Braucu un apmeklēju keramikas simpoziju, kur mācos no saviem kolēģiem. Arī man bija praktiska apmācība porcelāna rūpnīcās. Ilgu laiku strādāju kā dizaineri, man ir savs trauku zīmols. Izradīju porcelāna vāzes un kafiju krūzes. Un viss bija labi, viss bija kārtībā, bet vienā brīdī nomira mans vīrs, Kaspars Geiduks. Viņš arī bija keramiķis, viņš bija mākslinieks. Un šis notikums nomainīja manu dzīvi. Esmu bija dziļā depresijā un vispār domāju, kam vajadzīga māksla, kā pasaulē tik daudz bēdu. Un es domāju, ka varbūt es negribu turpināt savu mākslas karjeru, ka nav nekāda jēga, bet pēc tam notika tā, ka Rīgas porcelāna muzeja direktore Iljana Venberga piedāvāja man piedalīties izstādē muzejā. Un šo bija pagriešana punkts mana dzīve. Esmu sāka gatavoties izstādei, organizēja darbnīcu Rīgā, un pamazām man sākt pienākt dzīves prieks, un tagad es jūtos lieliski. Man ļoti patīk nodarboties ar mākslu un dalīties ar citiem. Bet vissvarīgākais, ka esmu daudz domāju par to, ko es gribu, ko es vēlos izpētīt mākslā. Un es saprotu, ka man ļoti interesanti izpētīt, izzināt sevi. Kas es esmu kā sieviete, kā mani ietekmē sabiedrība, kā mani ietekmē mana vēsture. Es pētu bagāto porcelāna vēsturi, to saistību ar varu, tradīcijām un gaumi. Un izmantoju tā trauslumu un plastiskumu, lai runātu par ķermeņisko ievainojamību un sievietes pieredzi. Izstāde esmu iedvesmojies no pasaka Meitene bez rokām. Kā pirmo reizi esmu lasīju to pasaku, esmu uzreiz sapratu, ka tā ir par mani. Un šo izstāde un tā pasaka atspoguļo manu dzīvi pēdējo 4 gadu. Tagad man ir pieredze un man ir tā viļņa ar enerģiju, un es jūtos, ka man ir iet ļoti daudz jaunie ideju, ko es gribu pētīt, un taisīt jauni darbi, veidot, mēģināt jaunu tehnoloģijas. Un, protams, tagad es sākšu veidot jaunus projektus un mēģināt piedalīties nākošai personāla izstādei. Ir tā, ka mans diploma darbā Latvijas Mākslas akadēmijā magistrā bija 3D printeru, un šo laiku man to ļoti patika, un esmu gribēju iet ar to tehnoloģiju tālāk, un arī doktorantūrā mācīties un turpināt pētīt šo tehnoloģiju. Bet pēc kādu laiku es saprotu, ka esmu vispār gribu tikai ar manām rokām strādāt, un tad es jūtu savienojumu ar mālu, ar porcelānu. Ir tā, ka ar porcelānam, protams, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti materiāli, un esmu
principā zinu daudz tehnoloģiju. Varu strādāt kā mākslinieca uz porcelāna rūpnīcā, tāpēc, ka es zinu, kā viss vajadzētu veidot, bet tas ir man neinteresanti, tāpēc, ka es saprotu, ka mana dzīve ļoti interesanti pētīt un uzzināt kaut ko jaunu. Man ir tā, ka visu laiku, ka man neinteresanti, ka jau kaut ko ir. Man uzreiz to neinteresanti. Es kā uzzināju tehnoloģiju, man gribas uzzināt jaunu un sava pieredze papildināt šo tehnoloģiju. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka es arī mākslinieca un man arī ir savs unikāla valoda. Un man to svarīgi, ka mana unikālā valoda turpināja. Turpināju uz priekšu. Jā, man tieši ir plāns tagad sākt eksperimentēt un gleznot uz porcelāna. Man ir jau skices un esmu ļoti gribu sākt to. Jā, tāpēc, ka tas ir jauna pieredze un dot jaunu iespēju pastāstīt par manu pasauli. Es arī teicu, ka simpozija un rezidenci ļoti, ļoti svarīgi priekš māksliniekiem, tāpēc, ka viņi dod tu brīvību un mākslinieki tad sāk daudz eksperimentēt un man ļoti viegli dāvināt vai pārdot manas darbus. Tāpēc, ka esmu tagad ļoti filozofiski domāju par dzīvi, ka esmu nevaru ar sevi visu paņemt, piemēram, ka es nomiru. Man ļoti prieks, kā cilvēkam patīk mana darba, man arī ļoti prieks, ka mana darba dod viņu to dzīves prieks un iedvesmo cilvēka uz varbūt. Es mēģināju, ka mani darbi nesa tikai pozitīva emocijas. Es iesaku jauniem māksliniekiem nebaidīties strādāt ar mākslu, nebaidīties savas domas un ko jūs gribat, to darat. Un ko jūs iedvesmo, nebaidieties to rādīt citiem. Nebaidieties, ka cilvēkam nepatīk vai patīk. Tas ir jūsu valoda, tas ir jūsu unikāla valoda.